Slingums jau nav tāpatās. Viņš tur ir kaut kādas bailes, kaut ko grūti pieņemt, kaut ko, es neesmu pateicis līdz galam kādam labu, kas ir. Un tāpēc tāpēc ir slinkums. Man ir strjums. O, no kā? Kas ir? Ko tu te? Svilpo? Jā, bišķiņ, jā. Es arī. Pēc kamerā paskatījos. To skaidrs. Viņš jau to iefilmēja pirms tam. Šodien, tu filmē? Šodien pie mums ciemos ir Šodien pie mums ciemos ir Estere! Šodien pie mums ciemos ir Estere! Un šodien pie mums ciemos ir Ķoms. Kaut ko, kad viņš beidzās. Tas šitā vienkārši jāsit cauri? Jā. O, kur manējums? Ok. Svilpiens! Kā tu nonāci pie idejas aiziet mācīties par narkoloģiju? Tā nebija tā kā kaut kāds bērnības sapnis, vai kaut kādi baigie meklējumi. Sanāk, lai tiktu vispār līdz tai specialitātei, diezgan ilgi jāmācās. Pēc skolas pabeigšanas 6 gadi medicīnas fakultātē. Un pēc tam ir, kad pabeidzās tā medicīnas fakultāte, 6 gadi, jā? 6 gadi ir tā kā pamat izglītība, un pēc tam, lai mācītos par specialitāti, kaut kādā specialitātē, jāiet rezidentūrā. Tā saucās, Ko nozīmē? Tā saucās rezidentūra, kā izvēlēs savu specialitāti, piemēram, var būt ķirurgs, kardiologs, ģimenes ārsts, tur visā tajā specialitāšu maisā arī ir narkologs klāt visam tām. Kad es pabeidzu tos 6 gadus, man nebija ļoti skaidrs, kur es gribu turpināt specializēties vispār kopumā. Pārsvarā tikai, kad tu pabeidz, tu vari izvēlēties tikai 2. Sniedzu 2 vietās, iesniedzu kā iekšķīgo slimību ārsts, jeb internists, tur gastroenteroloģija vairāk man interesēja tā kā uz to pusi. Un otru kā rezerves variantu iesniedzu arī kā narkologs. Ja es tur netieku, tad varbūt tur tikšu, tāpēc, kad kaut ko es par tēmu zināju un sapratu, interesi kaut kāda bija, tīņu laikos skatījos tur filmas un dokumentālās par lietotājiem un lasīju dažādas grāmatas. Tā kā tēmu es sapratu, plus man patīk arī farmakoloģija, kā vispār tās vielas darbojas uz smadzenēm dažādas. Tā kā netiku tajā, tiku narkologos un aizgāju tur mācījos. Tur 4 gadi jāmācās bija. Wow. Desmitnieks kopā. Jā, desmitnieks. Kopā 10 gadi? Wow. Papildus es vēl izmācījos par bērnu psihiatru. Tā kā vēl pusotras gads klāt. Tā kā tagad esmu pabeidzis, es tagad neplānoju vairs mācīties nekur. Tu pieminēji par to, ka tu pirms tam biji, laikam, gadu skolas laikā, biji kaut ko dzirdējis par narkotikām. Es vienkārši atceros, bija tās nodarbības, kur atnāca ar godiem video materiāliem un pie tāfos tur kaut ko parādīja. Rādīja vienkārši to, cik narkotikas ir sliktas. Un es atceros, rādīja, ka paņem, ka tā pirmā reize baigi high, un tad gribās viņu atkārtot, un tas neizdodas. To es atceros, ka rādījis. Neatceros, kurā klasē tas bija, bet es atceros, ka kaut kas tāds bija. Estere, hello, how are you? Viss labi, es uztraucos visu. Jā, cool. Vai skolā ar jums runā par atkarībām un par sajūtām? Vai skolā runā par sajūtām? Ko ar viņām darīt? Kas tas tāds ir? Jā, mums skolā katru gadu notiek sarunas ar skolotājiem tieši par šo tēmu, par atkarībām. Katru gadu? Jā, aptuveni. Un, protams, tur visi klausās un tā izliekās, ka baigie tādi eņģelīši. Jā. Beigās tā īsti nav un tā, bet par sajūtām
Nu, es nedomāju, ka iedziļinās tā baigi tajā visā. Tieši par sajūtām, kad runā ar skolniekiem par sajūtām, kādas ir sajūtas, vai es nezinu, sajūtu apļi vai kaut kas tāds. Nē. Jā, es, man liekas, arī neatminos, ka kaut kas tāds būtu bijis manā skolā, ka vispār runā par sajūtām, vispār ko darīt ar sajūtām. Un pārsteidz atceros no bērnības, ka beidz tā justies. Jā, sajūtas tu nevari tā justies. Jā, sajūtas jāslēp. Kāpēc tu jūties skumjš? Esi priecīgs. Vai kāpēc tu dusmojies? Kāpēc tu nedusmojies? Un tad liekas, tā kā es jūtos tā, bet es nevaru tā justies. Un es vienkārši automātā nonāku pie tā, ka es ierobežoju visu laiku savas sajūtas. Un es savu prātu koncentrēju to, ka es savām sajūtām, ka man sajūta visu laiku jāizmaina. Ne? Es ātri gribēju vienkārši paturpināt par to skolu. Viņi runā par atkarībām, kādā tas notiek. Kā tas ir? Tas ir viena diena kaut kāda vai viena stunda gadā vai vispār ik pa laikam. Jūs skatāties, nedrīkst tur to, kā tas notiek. Nu, jā, notiek vienkārši tā, ka dažreiz atnāk tā kā policisti uz skolu un ir prezentācijas. Pieliek pistoli pie galvas un saka, ka tu lietos narkotikas, tev būs. Nu, nē. Un tā kā runā par to, ka slikti, nav droši, nedariet tā un tā. Nu, vienkārši lekcijas tā kā par to. Un dažām klasēm vienkārši klases skolotāji atsevišķi runā klases stundā par to. Mūsu skolotāji, piemēram, jā, ļoti bieži mums tāda tēma Aktuāla tēma. Aktuāli, jā, ļoti aktuāli. Un, nu, jā, viņas vienkārši pastāsta, kādas ir narkotikas, narkotiku veidi. Un tad runā par to, kādas ir sliktākas, kādas ir labākas, kuras nedrīkst, kuras drīkst. Nu, labi, nerunā, kuras drīkst, bet tā kā... Kuras noteikti nedrīkst? Bīstamākas, jā. Bīstamākas, jā. Nu, man es atceros, man skolā teica, ka bīstamais ir, ka gereči ir tā kā, jā, top. Ja tu tā kā nokļūsti pie adatām, tad ir beigas. Nu, tad tas ir tā kā... Man arī tas visu dzīvi ir tā bijis. Jā. Bet man paldies Dievam bailes no adatām. Jā, man arī. Bet tas nemaina lietas būtību. Es, kā atkarīgais, kurš atvesļojies, es ļoti labi zinu to, ka es varu novest sevi līdz pazemēji arī ar vieglajām narkotikām. Jā. Davai paņemam jūtu 3 stūri. 3. Ko? 3 stūri? Jā. Kāds ir? Nu, tur mēs ņemām jūtu apa. Jā. Tagad paņemam jūtu 3 stūri. Kāds ir? Es nezinu. Nu, es arī kā varmāk jutos, tāpēc, ka man likās, ka es tā kā... nenotiks satikšanās. Jā, un tad būtu mūsu damage uztaisījis. Un tad es arī kā glābējs, ka tomēr notiks satikšanās. Par spīti tam, ka man sāp galva, es glābšu. Es izglābšu silpiem. Mums būs šī satikšanās. Jā, tas ir labi. Bet bišķi tā kā upurs, man sāp galva. Raimonds tev bija vārds? Jā. Vispār, man ir ātri vēl Esterē vienkārši jautājums. Es jau lielo ievadu vienkārši taisu. Man ir vienkārši Esterē jautājums, vai tu zini Latvijā kādu reperi? Kurš ir labākais reperis? Kurš ir labākais reperis Latvijā? Tas ir MC Bārda. Mans mīļa. Kāpēc uzreiz neskaitā? Labākais reperis mētiņu mēs. Man personīgi, zinu tādu MC Bārda. Jā, tieši tā. Diezgan labs tāds. Underground vispār. Labs. Tas bija tāds, tā bija tāda pārēja īstenībā uz tēmu par mūziku. Es kad mēs sarunājām, ka mēs ar tevi runāsim, es vienkārši ieraudzīju YouTube, ka tu nodarbojies ar muzonu. Varbūt tās tu vari pasaka. Tur bija tāds, es nezinu, vai tas, kad es nekļūdos, bet tur bija kaut kas mentālās veselības, kaut kāds viens projekts, tur bija varbūt, jā, man interesanti. Bija vairāk nav? Es spēlēju bungas kopumā, jā, un no 11. 12. klases kaut kur. Mēs izdomājām grupu taisīt, un tad es vienkārši nopirku bungas, es vispār nemācēju spēlēt, neko nezināju. Nenotis, neko nesapratu no mūzikas, un es vienkārši nopirku tās bungas un spēlēju.
Pa to laiku esmu kaut kā iemācījies plus mīnus kaut kādu ritmu turēt. Un bijušas vairākas grupas pa šito laiku, kurā esmu spēlējis. Un, tagad man pamat grupa, kurā es spēlēju, mēs spēlējam tā kā instrumentālo roku, postroku, tāds žanrs. Farewell to Words grupa saucās. Kā? A Farewell to Words. Jā. Tā kā atvads vārdiem, teiksim. Okay. Jā. Un tas mentālās veselības projekts, es vienā brīdī spēlēju grupā DJ Krankenwagen. Un tad... Krankenwagen, tas ir... Ātrās palīdzības mašīna. Jā, okay. Vācu valodas. Jā. Jā, un tur man uzaicināja spēlēt, mans kolēģis narkologs, jo viņš tur spēlē gīču un ir vokāls. Normāli. Jā, un paprasīju, un es kādu laiku paspēlēju ar viņiem. Un tieši tas bija Covid laiks, tad, kad nevarēja mēģināt, nekur viss bija aizliegts, nekur nevarēja braukt. Un tad mēs izdomājām, ka mēs uztaisīsim tā kā dzīvo koncertu Facebookā laivā, kas īsti nebija laivā, tas jau viss bija sagatavots, jau pirms tam jau ierakstīts Valmierā pie Lomika. Lomika, zinu, mēs esam bijuši, es savu grupu arī bijis pie Lomika, sveicins Lomikam. Jā, un mēs tur ierakstījām, un tur bija tāds mentālajai veselībai veltīts muzikālais projekts, teiksim, tāds tur bija dažādi. No dažādiem speciālistiem bija arī tur kaut kādi vēstījumi. No Latvijas speciālistiem tur mentālās veselības sfērā un vispār veselības sfērā. Tā kā lirikā ielikts iekšā? Nē, viņi bija starp dziesmām. Mums bija dziesma, un tad bija kāds no speciālistiem, kas savu kaut kādu vēstījumu. Jā, kaut kur viņi var, man liekas, apskatīt. Tas bija viens no tiem mentālās veselības projektiem. Tajā brīdī mums likās tas ļoti aktuāli, tā kā visi sēž mājās un nevar socializēties. Dziesmas dziedē, dziedāšana dziedē. Paši relaksējāmies arī. Tādā ziņā. Tā ir terapija, dziesma terapija. Bet man ir Andriem jautājums, tad es joprojām domāju par to leduskapi. Es domāju, un Ksenijam man arī jautājums, viņš ir tā kā, viņam nav kaut kādi ātrumi? Nē, viņam viens tā kā. Bet, respektīvi, šitas nav pa velti, mēs šo nedaram. Okay, es vienkārši paralēlis klausos, domāju, tas viss pa velti. Tas viss pa velti. Nē, nekad nedarēs. Nekāds nav pa velti. Bet labi, tad... Ar silts. Forša mūzika, dziedē, muzikāli muzon klausies? Klausos ļoti dažādu. Es nedaru dažādu. Jā. Tur... Spotify vai? Protams, Spotify. Jā. Tikai Spotify. Tev ir prēmijums? Jā. Sentīts iedod nav prēmijumu? Nē. Tad... Pastāst kāds muzons tev patīk. Es klausos Frank Ocean. Frank Ocean. Mans mīļākais, pats mīļākais. The Blonde Protams, albums, vislabākais albums. Jā, ļoti labs albums. Vislabākais albums. Jā, Frank Ocean, Billie Eilish, protams, kur visi tagad klausās. Visādus tā kā amerikāņu reperus, vairākus. Kas ir top žanrs šobrīd? R&B laikam. R&B? Jā. Un pēc tam hip-hops? Jā, tas ir visiem hip-hops, R&B, tad tā kā vienu to pašu liec iekšā. Kad tas ir viens tas pats. Tas nav viens. Nav? Tas nav viens. R&B tu liekas, kad jā. Ir top. Ok. Pagad, Beyoncé ir R&B? Jā. Beyoncé zini, vai Beyoncé nav tavs? Jā, protams, ka zinu. Okay. Bet neklausos tā baigi. Ok. Atgriežoties... Pie kapelmeistara. Atgriežoties pie kapelmeistara. Jā, man arī ir mentālās veselības telpa, kurā es ieiešu, tad muzikālā ziņā kapelmeistara grupa. Mums nesen bija koncerts pāris dienas apakaļ. Wow, es arī biju tik labi. Jā, mums nebija 2 gadus, nebija bijis koncerts. Un tā apziņa, es domāju, ka
ir cilvēki, kuri dzied līdzi, kuri zina tekstu, kuri dejo, kuri priecājās. Tas ir kaut kas vienkārši. Es vienkārši domāju, kāds tas ir iespējams, kāds strādā. Tas kaut kas, tā baigā, kaut kāds fantastisks. Bet par narkotikiem runājot, vai nikotīns ir narkotika? Jā. Ja? Noteikti. Kā mēs varam nodefinēt vispār, kas ir narkotika? Jā. Tā ir kaut kāda viela, kas no ārpuses nāk. Vienalga, vai tā ir kaut kādā ķīmiski laboratorijā uztaisīta vai kaut kādā veidā dabīgi radusies pasaulē. Bet tā nāk no ārpuses un var reaģēt ar kaut kādiem mūsu receptoriem, mūsu galvas smadzenēs. Un veicināt tās vielas pierašanu, pierašanu pie tās vielas, teiksim tā, ja? Tā kā tā viela izraisa pārsvarā kaut kādu labsajūtu, ja? Un tad smadzenēs veidojās reakcija, klasiskā dopamīna reakcija, izdalās dopamīns, cilvēks lieto vielu, izdalās vēlreiz dopamīns. Un pēc tam, tad, kad tās vielas nav, tad dopamīna līmeņi ļoti maz smadzenēs un gribās vēl to vielu. Ja? Tā izveidojās tā, teiksim, atkarība. Ja? Tad, kad tās vielas nav, tad rodas arī dažādas blakus parādības, kā abstinence. Bet tu saki, viņš izveido dopamīnu, bet es zinu pēc pieredzes, ka man izmainās vispār, tā kā izmainās realitāte. Kas notiek manās smadzenēs, ka man izmainās realitāte, vai man nav bijis tā, ka man tur rādās kaut kāda ķiņķēziņa, kaut kas tāds, bet man realitāte bijis, ka man liekas, ka man cilvēks uzbrūk. Bet patiesībā izrādās pēc tam nākamajā dienā man pastāstīja, ka viņam ir bijusi vienkārši astmas lēkme. Un sākās fights pie kluba Jonas ielā, Jūrmalā. Jautājums ir tāds vienkārši, kas notiek, kādi procesi notiek manās smadzenēs, ka es ielietoju narkotiku. Jo es alkoholu arī uzskatu par narkotiku, jo izmainās tā. Un vienkārši, es domāju, kas ir tie? Alkohols arī ir narkotika pēc savas būtības, vienkārši sociāli pieņemt un legāli. Bet vienkārši katra viela, tu jautā, ko man tā viela, kā viņa man izraisa to atraušanos no realitātes. Katra viela savādāk to dara. Tad jājautā, par kuru vielu. Tāpēc, ka katra viela nedaudz savādāk darbojās. Lai iet alkohols un pēc tam atgriezīsimies pie nikotīna. Alkohols, piemēram. Alkohols darbojās pirmkārt uz GABA sistēmu. Mums tāda gamma amino sviestskābes sistēma ir, kas pārsvarā viņa darbojās ar to, ka tad, kad smadzenēs tiek stimulēti GABAs receptori. GABAs? GABAs, jā. Viņi saīsinājumā, tur gamma amino sviestkābe, bet, kopumā GABA. Tad cilvēkam notiek tā kā bremžu atlaišana, varētu tā teikt. Ja? Ja tā smadzenes mūsu satura grožos, bet ja piespiestas bremzes, bet tik līdz tiek aizskarti tie receptori, bremžas atlaižās un cilvēks sāk darīt to, ko viņš īstenībā nebūtu gribējis darīt. Jā, Vai arī ir tā, ka es sāku darīt to, ko es negribu darīt, vai es sāku darīt to, ko es gribu darīt, bet skaidrā nevaru izdarīt. Jā. Respektīvi, skaidrā es nevaru izdarīt, es paņemu un to izdaru. Jā, bremzes uzreiz atlaižās un cilvēks kļūst brīvāks. Tāpēc alkohols arī ir bāros vieglāk socializēties, vieglāk runāt cilvēkiem, kas var būt noslēgtāk un tā tālāk. Tāpēc ļoti populāra viela, ko lietot, diemžēl. Ok, bet bet ir cilvēki, kuri ielieto piekdienas sestdienu, un viņi man ir tieši šeit ierakstīts. Nesakaujās. Viņi nesakaujās. Viņiem nav, viņus nelauž, ka viņiem pirmdien vajag ielietot pirms darba, vai arī pirmdienas vakarā pēc pirmās darba dienas, vai arī viņi visu nedēļu nekaļ par to, kā viņi pienāks tā diena, un viņi beidzot atslēgsies. Atslēgsies no šīs grūtās dzīves un nežēlīgās pasaules. Un ir cilvēki, kuri vienkārši, ir cilvēki, kuri spēj sadzīvot ar to, un ir cilvēki, kuri
nespēja. Tie, kuri nespēja, tad kā mēs tos varam nodefinēt? Vai tie, kuri spēja? Vai tie, kas spēja iedzert vienreiz nedēļā? Nu, ir tādi normāli cilvēki. Retums tādiem cilvēkiem, kas spēja iedzert tādu vienreiz, divreiz nedēļā. Tas ir retums vispār? Es domāju, ka noteikti tas ir retums, jo pārsvarā jau cilvēkam tās smadzenes darbojās tā, ka ir nepieciešams kaut kad iedzert vēl. Jā, nepietiek ar to pašu. Man ļoti labi, tāpēc, kad es nesen runāju ar vienu cilvēku, viņš saka, es arī par tavu tēmu arī domāju, tā kā bišķiņ, nepadzert un tā. Es tāds, wow, ok. Bet fišs tāda, ka tas cilvēks katru vakaru pa kādiem 4 aliņiem izdēja. Ja? Tā kā normāli. Un es viņam saku, jā, tev kā, es domāju viņam, kā tev jau būs, tā kā, grūti. Vienkārši kā tas, ko tev teikt. Un viņš galvenais saka, kā, bet es jau tā nedzeru. Saka, bet tu taču katru vakaru pa kādiem 4 aliņiem, 5 izdzeru. Jā, bet tas jau, tā kā... Aliņš, tas jau nekas tāds. Aliņš jau limpeni. Aliņš tas, zini. Bet beigās, cilvēks nepiefiksē to, ka viņš nevar aiziet normāli gulēt, ja viņš nav izdzēris tos 4-3 aliņus. Respektīvi, tad to jau var saukt, ka tā ir atkarība. Vienkārši tad tas ir tā kā noliegums, respektīvi, neatzīst, vai arī vīna glāze pie vakariņām. Tur kādam nevar bez vīna, vīna glāze pie vakariņām, tas ir normāli. Un ja viņam noņem nost, pieņemsim, ok, tu vari 3 mēnešus bez vīna glāze pie vakariņām? Nē, nevaru. Ok, labi. Bet es droši vien, vismaz manai uztverei ir tā, ka, labi, lai tas cilvēks tur, vai es runāšu par sevi, nevis par citiem, bet, piemēram, es varētu, labi, ok, tie 4 aliņi, ja tur katru darbības vakaru, vispārējais augus, piemēram, es varētu, bet man ir tā lieta, ka man vienmēr bija sekas. Respektīvi, vai es notriecu visu savu naudu, vai es sūdīgi super jūtos, vai super sūdīgi vientuļi jūtos, vai man ir pārdzīvojums, paranoja, bailes par to, kas es iepriekšējā vakarā, ko es esmu darījis, ar ko es esmu runājis, ko es esmu teicis. Tad es aizēju līdzkarībā kaut kādā veidā un sāku domāt, apsēst par to, ko es esmu kādam teicis, ko man nevajadzēja to teikt, un ko viņš par mani tagad domās, un kā vispār tas izbeigsies, kad bez mazai man jāiet vienkārši uz tiltu un darīt pašnāvību. Un, lai neiet darīt pašnāvību, lai nejustu tās sāpes, es zvanu dīlerim un atkal nonāk pie lietošanas. Piemēram, ko tu saki par, kas ir, piemēram, alkohols mums atlaiž tās bremzes, vai tu kaut ko zini par amfetamīnu? Zinu arī, jā. Zinu. Un viņš, ko tas neliec, tas ananās dara? Viņam līdzīga darbība, kā visiem stimulantiem, tas ir ļoti lielos daudzumos izdabūt dopamīnu ārā no smadzenēs. Jā. Teiksim, jo dopamīns mums glabājās tādos, puslīšos tādos smadzenēs, jā. Tādos mikroskopiskos viņus nevar redzēt. Un tad, kad mums tas dopamīns ir nepieciešams, dabīgā veidā, jā, viņš izdalās. Piemēram, cilvēkam nepieciešams dopamīns, lai viņš funkcionētu, lai viņš varētu saņemt baudu no ēšanas, jā, saņemt baudu no kaut kādām parastām lietām, no sporta, jā, un tā tālāk. Bet tās narkotiskās vielas, konkrēti stimulanti, viņi to dopamīnu, ļaunprātīgi izgrūž ārā, bez cilvēks neko nav izdarījis, labu priekš sevis, bet tas dopamīns tik un tā ir izgājis, jā, un ir ļoti patīkams sajūtas, ir daudz enerģijas, jā, un ir spēks daudz ko izdarīt. Un tāpēc tam ir tas nenormālais iekritiens, tādā saucamais atkods. Praktiski tā ir, jo tas dopamīns iztrūkst un smadzenēm ir nepieciešams viņu atjaunot. Jā, zinu, es nežēlīgas vientulības, tā kā vienkārši izmisums maks. Jā, maksimālākais, negribās dzīvot vienkārši. Tas nav smagi. Jā, ok. Un izolācija, tā super smagi. Bet jā, man ir vairāk jautājumu, bet viens par to, bet tas dopamīns, vai viņš, piemēram, tiešām cilvēks jau lieto ilgtermiņā tur, un vai viņam ir kaut kādas rezerves, jo viņš visu laiku viņu izdabū un tā patērā kaut kā, taču viņš dabū, ja viņam ir pēkšņi vienā brīdī viņš vienkārši beidzās un vairs nevar tur rēģēt, un tad kas notiek. Es domā, vai varbūt tā, ka es savā dzīvē to dopamīnu izgāžu mākslīgi tādā veidā, ka viņš pēc tam man vairāk neražojas? Nē, viņš atjaunosies. Viņš atjaunosies noteikti. Viņš atjaunojās visu laiku, jo savādāk cilvēks nevar eksistēt. Jā,
ja cilvēkiem jāsaņem bauda par kaut kādām parastām lietām, ko viņš dara katru dienu, lai viņš viņus atkārtot darīt katru dienu un izdzīvot. Tas bija tas, ko Freids teica, libido, ja, ir tās divas daļas. Viena ir tā libido, kas tā kā rūpējas par to savu... Un otru, es vienkārši nesen lasīju, tāpēc tu zini. Tāpēc es gudrs. Man patīk. Un otra ir tā, kas rūpējas par to, lai aizstāvētos no tām sliktajām sajūtām. Viena daļa, kas tā kā rūpējas par to, lai iegūtu labās sajūtas, un otra daļa ir tā, kas aizstāvās pret sliktajām sajūtām. Un tad galā mēs nonākam vienkārši, es gribu pajautāt par to, atkarību. Vai atkarība ir kā slimība, oficiāli kaut kur definēta atkarība tieši, jo viņi jau var būt izpausties dažādi. Atkarība mums kā narkologiem viņi ir definēti. Ja, tur arī tu pats arī pieminēji pāris momentus, ja, ko var definēt pie atkarības. Ja, bet pārsvarā galvenie faktori ir patoloģiska tieksme, lietot vielu. Ja, patoloģiski, paskaidrošu vārdu patoloģiski. Tā, ka nekādā veidā nevar atturēties un visos veidos tā viela. Tā kā apsēsta. Jā, tāda apsēsta domāšana visu laiku par to, ka tas patoloģisks ir, es atvainojos visiem, kur zina, ko nozīmē vārds patoloģisks. Patoloģisks tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši tā kā... ir manī un nav tā kā atņemams, vai tas ir tā kā patoloģija ir tā kā slimība, bojājums, un tā tālāk. Ja, un tāpēc tā tieksme nav veselīga, teiksim, tieksme. Ja. Vieglāk tā var būt viņa definīcija. Apsēsta. Es vienkārši paturpināšu par to atkarību. Tad atkarība, vienkārši man tas jautājums super visu laiku aktuāls, jo es esmu atkarīgais. Nevis pieņemsim, bet es esmu atkarīgais, un man ir bieži jāpieņem tas, ka es esmu atkarīgais. Man ir jāpieņem tas, un man gribās tas ir interesanti. Pastāstīja, ko nozīmē pieņemt to, ka tu esi atkarīgais. Vienkārši pieņemt, samierināties. Jā, bet kā tas ir darbībā? Kāds ir darbībā? Vienkārši iekšēji vispār samierināties ar to, ka es vienkārši esmu atkarīgs, ka es nevaru lietot. Ja es gribu sevi iznīcināt, tad es varu lietot. Bet, ja es pieņemu to, ka es esmu atkarīgs, tad es vienkārši varu atteikties no tām vielām, kuras man tur iznīcina. Man ir grūtības ar to, un es gribu vienkārši saprast, man ir grūtības ar to, mana galva vienmēr mēģina iestāstīt, tu jau neesi atkarīgs īstenībā. Nav pierādīts, ka atkarība ir slimība. Tāpēc man gribās zināt, vai viņa ir slimība vai ne. Jā, bet tās domas tā ir tieksme. Jā. Pārsvarā tās domas. Jā, tas nozīmē, ka... Jebkuras domas atkarīgam pacientam, viņam jebkuras domas, ka es varbūt tagad esmu nelietojis 2 gadus, tagad es varu lietot, tāpēc, ka es varu sev kontrolēt, tā ir tieksme. Jā, un, jebkādas tādas līdzīgas domas, vai es jau neesmu slims, man ir viss kārtībā, arī tā ir tieksme. Vienkārši tieksme var izpausties dažādos veidos. Un viens no tādiem pamatā ārstēšanas arī momentiem, piemēram, psihoterapeitiskā veidā, tas ir atpazīt tos tieksmes momentus, saprast, ka tā ir tieksme un censties viņu mazināt, kaut kādos veidos. Protams, veidi ir dažādi. Mēs kā narkologi pārsvarā piekopjam psihofarmakoloģisko terapiju. Mums ir medikamenti, kas mazina tieksmi, bet psihoterapeiti piekopja savas metodas ar instrumentiem, kas palīdz to tieksmi mazināt. Vai tu esi pazīstams ar 12 soļu programmu? Esmu, jā. Ko tu par to domā? Protams. Pietiekami efektīva priekš pacientiem, kas viņi iziet. Konkrētu statistiku es nevarēšu nosaukt, bet mums Latvijā ir tā kā kaut kāda līdzīga adaptācija tajai programmai. Saucās Minnesotas programma pie mums. Es esmu bijis. Jā, viņa nav konkrēti tāda pati tā kā amerikāņu 12 soļu programma, bet kaut kas līdzīgs adaptācijas, kaut kādas idejas ir. Bet virzoties pie tās... Tu līdās, Esterīt, mēs te vienkārši aizrunāmies, mēs pievērsīsimies tev tu līdās, mēs te aizmačījāmies pa savām tēmām. Bet jā, es biju 28 dienu programmu, es gan nebiju visu 28, es sākās mēģināt, pēc braukājus, bet es dzirdēju, ka Skandināvijā jau ir normāli, kad ir 3 mēneši. Cip to iekšā un 3 mēneši.
Nē, labi, tur vispār Manas slimnīcā ģintermuiža arī ir gada programma. Okay. Jā, tā kā tur ir. Tur ir taču Jelgavā, tas ir tas pats. Jā, tur ir gada programma, slimnīcā. Kur ielido kadri uz gadu. Jā. Tā. Protams. Man liekas, ka es šo raidījumu sagraušu savu aktieru karjeru. Nekas. Tev būs cita karjera. Tev būs podcastu karjera, producenta karjera. Mēs ejam uz miljoniem. Mēs neejam uz sīkumiem kaut kādiem. Mēs maucam. Žost, padomā, mēs reku satikāmies ar vienu draugu. Atceries pats, ar ko viņš brauc? Man tiešām jāmaina profesija. Man ir estrē jautājums vienkārši. Cik aktuāla tēma vispār ir? Mētiņi, cik aktuāla tēma ir šodien mūsdienās skolā vispār par atkarībām? Vai vispār viņi ir aktuāli starp skolniekiem, vai ir tāda tēma jums? Starp skolniekiem, protams, aktuāla par nikotīnu un tā tālāk. Ļoti bet viena fiška ir tāda par atkarību. Tas ir tā kā, cik aktuāli jūs runājat par atkarību vai vienkārši kā dabūt kaifu? Bet godīgi. Gan jau tas ir par to kaifu, jā, bet... Kas ir tas, kas... jauniešiem, kāpēc viņi meklē šīs narkotikas, lai izmēģinātu to pašu nikotīnu. Jā, mēs nevaram tagad par kaut kādām vēl tur nākamajām, bet, ja runāsim par nikotīnu. Kas ir tas, kas... Vai tāpēc, ka pieaugušiem... Pieaugušie. Es nedomāju, ka tas ir par to. Man ir ļoti daudz reiz teikuši, ka gribi ātrāk pieaugt un tā tālāk. Tas nav vispār par to. Tas ir drīzāk vienkārši. Sākumā tas ir kompānijā, pēc tam tas ir man patika, štirons, un tad tu pats sāc meklēt veidus, kā to iegūt. Jā, kaut kā tā. Es atceros, vienkārši man stāv no videns tas galvā, kad ir sals, ārā ir mīnus kaut kā 15-20 grādi, un ir starbrīdis, un mēs ejam visi. Jā, saprot. Jā, vai šodien tas pats notiek skolās jautājums? Tu nesauc vārdus, nesauc klasi? Jā, viss labi. Nē, tas notiek. Skola arī nesauc. Nē, tas notiek katru dienu ļoti, ļoti daudz un ļoti, jā. Tas notiek. Bet labi, tas notiek. Man jautājums. Reāli, kādreiz es dzirdēju, viņiem no tevis būsim godīgi, tad visi pīpē, bet man ir jautājums, tiešām, reāli tu tā procentuāli apmēram pieņemsim, tiešām visi pīpē? Vai ir tā, ka tomēr ir daļa, kura nepīpē? Ir daļa, kura nepīpē, kur ir disciplinēti, kuriem vecāki vienkārši pateica, tas nav pareizi, tu to nedarīsi, ja es uzzināšu, tu lido ārā no mājas. Un, viņi ir iemācījušies. Viņi ir bijis tā, ka... Tātad, respektīvi, tev vēl Ārķems, viņi zina, ka būs sekas. Viņi zina, ka būs... Bet tas ir... Nē, labi, turpin piedod savu pārādu, bet tas... Okay. Man ir tā vienkārši... Man ir pat tā bijis, ka es pati gribu piedāvāt, es pati, piemēram, pīpēju, un es pati tiem cilvēkiem, kurus es nekad neesmu redzējuši, kā viņi pīpē, man ir tāds, pamēģini. Un viņi saka, nē. Un es vienkārši brīnos, es skatos, es nekad mūžā tā nevarētu izdarīt. Viņi vienkārši saka, nē, es to nedarīšu. Un viņi stāv man blakus, kamēr es pīpēju, un es tik atvērti par to runāju, man jau ir vēl. Bet viņi man vienkārši stāv, kamēr es pīpēju blakus, un vienkārši tā, nevajag man blakus pīpēt. Un viss. Ir tādi, protams, bet tādi mazāk un mazāk paliek. Diemžēl. Diemžēl vai par laimi? Mazāk tādu cilvēku, kuri nepīpē. Yeah. Par laimi, diemžēl. Okay. Tas ir diemžēl. Labi, šodien, tad, kad manā laikā, ja es esmu PSRS laika cilvēks, es arī uzaugis brīvajā Latvijā, bet manā laikā nebija šitie smaržīgie, smaržīgās šitās svilpītes, ja? Manā laikā nebija, ja? Mēs devām virsū Cīgs. Černiekā. Labi. Atvainojos par... Bet, un tagad ir tās svilpītes. Un es esmu dzirdējis, ka ir kaut kādas trakās svilpītes. Man vēl ir pusauģi paši piedāvājuši un rādīju šeit, negribu pamēģināt. Kur ir kaut kāds nenormāls daudzums iekšā nikotīns.
Pasaki, kā ir, vai šodien vai skolniekiem, vai viņš ir tā kā pazīstams? Nu jā, tā kā tas ir tā svilpīts, kā jūs sakat. Jā. Tur ir 5% nikotīna. Ko tas nozīmē? Tas ir tajā legālajā drīkst būt 2. Un nelegāli ir jau 5. Labi, Arķom, ko tas nozīmē smadzenēm? Kopumā nikotīns viņš ir stimulants. Jā. Viņš ir stimulants, viņš palīdz. Jā, bet uz citiem receptoriem viņš darbojās smadzenēs. Smadzenēs tie ir nosaukti par nikotīniskajiem receptoriem, tāpēc, kad nikotīns ar viņiem var savienoties. Bet mums pašiem smadzenēs ir savs nikotīns. Jā. Mums ir acetilholīns, kas pats veidojās, jā, un viņš mums palīdz, piemēram, kaut kādos momentos, tad, kad ir jākoncentrējās, piemēram, uz kaut kādu uzdevumu, jā, specifiski. Un tad tas nikotīns, tad tas acetilholīns izdalās un dod to papildus koncentrācijas iespēju uz to uzdevumu, lai tiešām varētu to pabeigt. Un ko dara un ārējais nikotīns, ko mēs ievelkam? Nikotīns ārējais tieši to pašu dara. Tā neiedziļinātos tur ļoti dziļi neirofizioloģijā, bet viņš arī iedarbojas uz tiem pašiem receptoriem un dod to pašu, dod stimulāciju, dod koncentrāciju. Plus viņam ir arī tāda blakus parādības kā labsajūta, tā kā dopamīns arī izdalās, jā, un arī atslābums sajūta, tāpēc, ka GABA sistēma arī tiek iedarbināta. Bet problēma ir tāda, jo tā kā tas nikotīns smadzenes pie viņa pierod, tāpēc, ka dopamīna sistēma ir iesaistīta, un mūsu dabīgais acetilholīns sāk mazināties vienkārši. Un kas notiek ar bērnu cībībiem? Bērns, es saku, sākot no tātad 5. klasē, man bija cik 11 gadi? Tu jau 12 gadi. Nē, tev bija 14, jo tu biji palicis 2 gadu cik reizes. 11, 12 gados es tātad devu iekšā, es atceros, bija tās elites un kas Melnā elite. Kosmos. Jā, kosmos. Bija kaut kādus gadu, man liekas, es to aizraus, tad es atsāku sportot, tad es 15, 16 gados atgriezos ielu dzīvē, teiksim tā. Kas notika ar manām smadzenēm? Pirmkārt, ja kaut kas tiek ieelpots, tad jāsāk pirmais domāt, kas notiek ar plaušām. Jo pats pirmais ir plaušas, un plaušas ir tas, kas cieš jebkāda veida, jo gan klasisko cigarešu dūmi, gan arī veipu un elektronisko cigarešu tie tvaiki satur daudz dažādus kancerogēnus. Vielas, kas izraisa vēzi. Gan mutē, gan rīklē, gan pēc tam arī var plaušās un citos orgānos izplasties tas viss. Ja vēzis ir pats sliktākais, bet, kā saka, plaušu speciālisti, plauškopji nav veselīgs smēķētājs. Bet ir plauškopis. Man uzreiz astājas plauškopība. Jā. Liela plauškopība, vīri, kur nodarbojas ar plauškopību. Bet pulmonologi, pulmonologi, viņi nodarbojās, tā ir specialitāte medicīnā, kas nodarbojās tikai ar plaušu ārstniecību. Un jebkurš no speciālistiem vienmēr teiks, ka kāda veida dūmi, kas nonāk plaušās, vienmēr izraisīs bojājumu. Vienmēr būs iekaisums plaušās, tas iekaisums būs hronisks, veidosies dažādas plaušu slimības, tur sākot ar astmu, beidzot ar hroniskām, protams, hroniski obstruktīvas plaušu saslimšanas veidojās, sašaurinās mūsu tās. Es to parādos, bet tad mana smadzeņa, vai tiek bremzēta mana smadzeņa attīstība? Ja es bērnu laikā... Kā jaunietis? Kā jaunietis. Jā. Kurā viela no ārpus, kas kaut kādā veidā iedarbojās uz smadzenēm, diemžēl tā tas darbojās, jo tie receptori tur atrodas. Un kā ir? Es vēl pajautāšu, un tad Ester uzdod jautājumu. Un vispār mums būs pēc tam rubrika, ka mēs katrs viens otram varam uzdot jautājumus. Vispār mums bija rubrikas vēl. Tātad, tad, kad es sāku atvesļoties no atkarībām, man teica, ka mana garīgā attīstība ir apstājusies tad, kad es sāku lietot. Ja? Respektīvi, es tā,
pastiprināti sāk lietot kaut kādos 16. 16, vēl tur 11, 12 es palietoju, ja? Es nespēju aptvert to. Man likās, ka es jau, ka mēs esam veči jau kruķiem ģēles. Klasē jau viss notiek, mēs tur jau bēm, neviens neko nevienam, viss kopā. Sarot. Un... Redzi, es pretstats tādā ziņā, bet labi. Un man teica, ka mana attīstība ir apstājusies, respektīvi garīgā brieduma. Man ir nenotiek garīga attīstība, kad es visu laiku iebliežu kaut kādas vielas, kas izmaiņa manu. Un, respektīvi, man bija, kad es tā sāku atvesļoties, tad es vienreiz mēģināju otrais, bet, kad es tā normāli sāku atvesļoties, man bija 32 gadi. Nē, 28. Tajā brīdī man bija kaut kādi, es biju tādā 17-gadīga, 16-gadīga čalīša prātā, garīgi. Es domāju, tas ir individuāli. Tas ir individuāli, ja? Es tā, labi, varbūt. Man neapmierina tas vienai galvaņai, kāda iefilmēt? Ķipā šitādu te, kad es pagriezīšos pāris reizes tā, te būs kadrs, un es tā pāris reizes tā, un Raimonds ar tā, skatāmies šitā te, un vienkārši Es gribēju paprasīt, vai tajā brīdī, piemēram, mēs jaunieti esmu, vai tur pusaudzis. Un man bojājās smadzenes un tā tālāk, bet tas atjaunojās, ja pieņemsim, es tā kā beidzu, es vairs neesmu atkarīga, piemēram. Es nometu. Tad man atjaunojās tas viss tā kā smadzenes un tā tālāk. Tā kā tas viss izlabojas, vai tas paliek vienkārši tā ietekme paliek un es izaugu ar izbojātām smadzenēm? Nē, kaut kāda ietekme paliek, bet, protams, pārtraucot smadzenēm un visiem audiem, organismā ir daudz labāk iespēja. Viņiem daudz vieglāk ir. Jo plaušas jau arī attīstās. Nav jau tā, ka plaušas... Piedzimumi jau bija tādas... Jā, viņas ir gatavi. Viņas arī aug, viņas attīstās. Un savu arī potenciāli tur pēc 20 gadiem var tikai parādīt lielāko. Ja? Un līdz tam laikam, ja ar tiem dūmiem tās plaušas tiek bojātas, ja? Jo ātrāk pārtrauc, jo labāk ir vēlāk. Ja? Jo tā ir... Piemēram, arī tagad, ja skatās tieši par klasiskajām pret elektroniskajām cigaretēm, tad, piemēram, ar klasiskajām cigaretēm tās blakusparādības un viss tas bojājums, viņš parasti parādās vēlāk dzīves laikā, bet ar elektroniskajām cigaretēm jauniešiem diezgan ātri parādās tas bojājums jau kaut kāds, ko arī konstatē. Jo redz, tiem jauniešiem tā problēma arī jautājums īstenībā, ka viņi dabon tās visas tos pīpējumos nelegāli. Līdz ar to viņi ir kaut kādi iespējams nekontrolēti, viņi atbrauc no kaut kādas Ķīnas, kuri vispār pat tirgu šeit, es kā pieaugušais, pieņemsim, pīpēju to, kas ir legāli, viņam tur ir tik un tik tas nikotīns. Viņi jau pīpē tādus, kuri ir vēl, un tur vēl trakāk, kā notiek tā dabūšana. Es to gribēju paprasīt. Es nezinu, varbūt tā ir pats stāva. Man arī tā liek, vispār tā, es domāju, atrofējoties, visi jaunieši tāpat to zina. Es domāju, ka... Jaunieši jā, bet jūs ne. Un to slēp no jums drīzāk. Nē, Telegramā. Tas ir caur Telegramu visbiežāk. Nelegālos šitās protams, jā. Ir dažādi tā kā, kanāli, kur pārdod, ir konkrēti priekš, piemēram, elektroniskām cigaretēm. Ir konkrēti priekš snusa, ir konkrēti priekš zālītes tur un tā. Tā kā ļoti dažādi ir. Jā, tu vienkārši tā kā piesako, un tad tur ir tie cilvēki, kuri pārdod, tu uzraksti viņam. Čau, varam satikties tad un tad, cik sarunā maks, un tad tas viss notiek tā. Un visbiežāk tie, kas pārdod, arī ir pusauģi. Tie, kas vismaz atnes tie dīleri, tā kā lielākā daļa īstenībā. Es nezinu, kā tas strādā, bet jā, tā ir. Un Snapā arī, Snapchatā daudz dīleri ir, bet es vairāk Telegramā, tā ir vieglāk. Labi, un tev ir pašai sajūta, kad kaut kur ir atkarība, kaut kas ir līdzīgs, Protams. ka tev ir atkarība? Protams. Tev ir kaut Man pat nav. Es nevaru pat dienu, man pēdējos 6-7 mēnešos nebija neviena diena, kad es nepīpēju.
Tā kā es mēģināju cold turkey vienkārši atmest. Kā cold turkey? Jā, cold turkey, tas ir, ka tu uzreiz vienkārši visu izmet, tev nav vairs pieeja pie nekā, tu vienkārši atmet un vairs nebīpē, un neko. Un tas ir ļoti grūti. Es nevarēju pat stundu noturēt. Es izmetu. Man liekas, ka vēl grūtāk ir tad, kad es sev pasaku, ka es vairs nekad to nedrīkstu darīt. Un tajā brīdī, kad es pasaku, ka es to nekad vairs nedrīkstu darīt, es pēc savas pieredzes man tā kā vēl vairāk gribās to darīt. Tas tā kā kaut kā nostrādā uz manām smadzenēm. Es nezinu, bet vai ir kaut kādas iespējas jauniešiem? Es zinu, es zinu, kur man, piemēram, es esmu atkarīgais, es vēršos, man palīdz 12 soļu programma, ja? Un, pieņemsim, tagad nikotīnu, es nopirku, kā viegli atmest to grāmatu. Un es kaut kādu mēnesi jau vairs nespēju iepīpēt parastās cigaretes, bet es kaut kādā brīnumainā kārtā spēju moderēt pareizais vārds. Es teiktu, ka es 4 stīnamās tabaks cigaretes dienā, ne vairāk kā 4 izpīpēju kaut kā tā. Man par šobrīd izdevies, kas man tā kā, priekš atkarīgā, tā kā, es vainu, es nevaru tā, tur. Kāpēc tu runāji? Jaunieši, 15, 16 gadi, ka tas, viņš nespēja apstāties no nikotīna, ja? Ko viņam darīt? Es vadu programmu pusauģu motivācijas programma, slimnīcā Ģintermuiža Jelgavā, kur ir 30 dienu programma jauniešiem no 12 līdz 17 gadiem ar jebkādu veidu grūtībām, kas tieši saistīts ar vielām. Respektīvi, vasaras brīvlaikā viņš var doties. Var pieteikties jebkurā laikā, vienkārši vajag sākumā apmeklēt narkologu. Narkologs apskatīs, dos savu slēdzienu, noteiks diagnozi, un tad varēs nosūtīt pie mums uz programmu. Tad viņi sazvanās ar mani, ar mūsu koordinatoru, piesakās rindā, un tad kopā ar citiem vēl 5 jauniešiem var 30 dienas pavadīt mūsu programmā, kur dažādi speciālisti un psihologs un citi speciālisti palīdz tātad ar tām vielām. Vispār runājot par dragiem un par cilvēku, es domāju, cik šī pasaule ir interesanta. Ja? Mēs nākam šeit pasaulē, šajā te mūs izlaiž, un mēs saskaramies jau uzreiz ar kaut ko tādu, kas mūs nogalina. Respektīvi, es piedzimstu un paiet 10 gadi, un es jau sevi sāku nogalināt pats. Ko tu par to domā? Kas tas ir? Es vienkārši domāju, tas ir, jo es domāju vienkārši kādā veidā, ko darīt, piemēram, labi, viena problēma narkotikas, tur. Izskaust viņas, ko tu par to domā vispār? Tā, domāju, filozofiskā ziņā. Es domāju, ka cilvēki jāizglīto vairāk un vairāk par tām vielām, kas rodas, jaunās vielas un vecās vielas. Ja. Kāds kaitējums uz organismu ir, jau no jauniešu gadiem vajadzētu to darīt. Protams, jo mazāk pieaugušie lietos, jo mazāk arī bērni lietos. Ja, tur tas cikls var grūti viņu apraut, ja diemžēl pieaugušie paši lieto un paši arī saka, ka nedrīkst lietot. Tāpēc diezgan sarežģīti. Un īpaši arī ieņem par pīpēšanu un alkoholu. Ja. Tā, mēs beidzam jau pēc dažām. Sāksies podcasts. Jā. Kā tu sāksi? Tātad mēs esam tava meita. Davai pieņemsim to piemēru. Es neesmu atkarīga. Tu tagad tā teiks kādu laiku, līdz tu nonāks līdz bedrē. Tu to saki, tāpēc, ka tu pats esi atkarīgies. Jā, es zinu. Tas, ka tu esi atkarīgs, nenozīmē, ka vispār ir atkarīgs. Jā, tas nenozīmē to meitiņu. Tas to nenozīmē tā jau. Bet tēti, kāpēc tu nepaglābi man no pīpēšanas? Tāpēc, ka es neesmu glābējis. Es esmu svarmāk. Tādi momenti, kad cilvēks grib atmest, un viņš, piemēram, sev izdomā tādas atrunas, piemēram, es vairs nepīpēšu, ja
ja man nebūs stress, es nepīpēšu, ja man nebūs tur kaut kāds eksāmens vai kaut kādas trauksmes situācijas. Ja, nu, cilvēks pats priekš sevis izdomā kaut kādas tur tādas ekspektācijas, kad visticamāk viņš kaut kad uzsmēties, jo tas pienāks, tas brīdis, tas, ko viņš saka, kad nu, es nepīpēšu, jā, nu, lai nenotiktu tas. Ja, nu, tas arī viens no tādiem psiholoģiskajiem momentiem, kad kurā gadījumā nāksies piedzīvot tās sajūtas, tur jau tā lieta. Kuru dēļ es to daru, jebkuru aprēķinu. Tieši tā, jo tās sajūtas būs, viņas būs vienmēr būs gan stress, gan trauksme, gan pārdzīvojumi, dusmas un tā tālāk. Un praktiski ar to visu cilvēks pats bez nekādām vielām var ar to tikt galā. Ja, tas ir iespējams, ja jebkurš cilvēks to var izdarīt. Vienkārši ar tām vielām cilvēks ir iemācījies un sapratis to, ka ar tām vielām ir vieglāk tikt galā. Un tiklīdz tās vielas paņem nost, tad ir tā doma, ka kāpēc man vajag pašam ieguldīt laiku un veidu, kā mazināt to stresu. Tas ir grūtāk. Viss tas rakstīt, tas viss ir shortcuts. Bet tā jau ir patiesībā, bet tā ir kaut kāda... Par to, kad pieņemsim atkarību no nikotīna, atkarību no tā, vai tas viss sakne ir viena, cilvēks ir deformēts vai kaut kā tā, un viņam ir slimība, atkarība, un viņu var izpausties dažādos veidos. Tas ir tas, ko es vēlos saprast. Kāds jautājums? Jautājums ir tāds, vai atkarība ir vienkārši tā ir viena tāda slimība, un viņa izpaužas dažādos veidos, caur alkoholu, narkotikām, nikotīnu attiecībām. Tas ir tas pats, piedod, mums ir shuffle-muffle discussion, bet respektīvi, es arī runāju ar vienu cilvēku, viņš saka, man ir labā atkarība un tā man ir sliktā atkarība. Man liekas, var būt labā atkarība, piemēram, būs atkarība no sporta, piemēram. Jā, okay. Es oponēju. Ne, kaut kādā mērā, piemēram, kāpēc atkarība no vielām nekad nebūs laba? Tāpēc, ka, diemžēl, tās vielas fiziski bojā organismu. Jā. Lai arī, īstermiņā, ilgtermiņā, bet viņas bojā organismu. Bet es ar atkarību es kā atkarīgais, man ir tā, ka man iedod jebko, es viņu vienkārši visu to es uzvedu sporta zāli. Jā, sporta zāli ir tā, ka es vienā brīdī es konstatēju, ka es eju uz sporta zāli, man ir tāds ka es gatavojos Olimpiskajām spēlēm. Kas es neesmu aktieris, bet es reāli, es vēl atkodu vēl kaut kādas lietas, ja? Viens tas, ka es gribu būt, gribu kaut kā kompensēt kaut kādu savu kaut kādu mazvērtību, ja? Tas ir viens, protams, tur ir arī labās lietas, es gribu būt, man iedot fizisku tonusu, bet respektīvi, es sāku kačāties tā, ka es vienā nodarbībā, es jūtu, es te kaut ko pāraubišu. Man sāp. Bet es eju uz sporta zāli tik un tā. Un ar visām tām sāpēm es močīju vēl, ja, sarot. Un es nevaru apstāties. Okay. Un beigās es ar to visu, tā saucamā atkarību no sporta, es sev sagandēju veselību. Tās mikrotraumas, tas ir sporta, teiksim, sastāvdaļā, jo bez tām nebūs attīstība, nebūs muskuļu. Muskuļi neaugs. Mans iepriekšējais vispār. Muskuļi aug tikai tad, kad muskuļi bojājās. Jā, savādāk viņi nevar izaugt. Bet tātad, respektīvi, visa šī dzīve, visa šī dzīve ir tāda satikšanās visu laiku ar mikrotraumām. Respektīvi, es piedzimstu, man jau ir uzreiz ir brēciens un kas notiek. Paiet 10 gadi, es atšaknos pie paģezda pīpēju. Ja? Es jau bliežu sevi nost. Un, respektīvi, šī visa dzīve ir tāds... Kas ir šī dzīve? Jā. Šī visa dzīve ir process. Tāds process, kurā es piedalos. Man ir vieglāk dzīvot, ka es pieņemu, ka nav taisnīga. Ja es pieņemu, ka dzīve ir netaisnīga, man ir vieglāk dzīvot. Es pilnīgi pieņemu, ka viņa nav tā kā, taisnīga. Man viņa ir vieglāk un viņa sāk kļūt taisnīgāk. Tajā brīdī, kad es pieņemu to, ka viņa nav taisnīga, viņa sāk kļūt labāk. Tā dzīve. Tāpēc jautājums ir mūsu jaunajai paudzei, nākamajai maiņai. Kādas tev ir domas par to, kāpēc mēs esam šeit? Par ko tieši? Kāpēc mēs šeit esam šīs pasaules? Kāpēc es piedzimu, kāpēc tu piedzimi? Dzīves jēga? Es pat nezinu, vai tā ir dzīves jēga, bet varbūt tā kā, kas ir tas tā kā...
Nu, priekš manis un tā kā. Mēs šeit visi esam. Es nezinu, ko teikt, bet nu, tas ir katram savādāk galvā, kāpēc mēs šeit visi esam, lai katrs saprot, kā grib. Bet manuprāt, es šeit esmu, jo Dievs gribēja, lai es izdaru kaut kādu savu darbu, tieku līdz savam mērķim kaut kādam un tā. Es nezinu, ja godīgi, nu, es pati uz to jautājumu gribu atbildēt, atrast. Es vēl neesmu atradusi, es domāju. Bet es meklēju kaut kā palēnām. Paldies tev par atbildi. Man liekas, ka es esmu atradis. Nu, tu esi atradis. Bet man tas tikai liekas. Man nav atnākusi zīmīta no visuma. Un, jā, Kaspar, tu dari pareizi. Beidzot atradi. Gribētos, kad, pieņemsim, atnāk zīmītes. Vai tā ir īstā sieviete, vai tas ir īstais darbs, vai tas ir, vai tas ir pareizi, ko es šobrīd daru, kad atnāk kaut kāda zīmīte. Bet var noķert kaut kādu miedarbību, var noķert. Pastāstiet jums, kā es šito virzienu vienkārši uzreiz Arķumam varbūt pajautāšu. Man vienkārši interesanti. Pieņemsim, tajā 12 soļu programmā tur ir interesanti tāda lieta, ka ne tikai tas viss, tā darbība, mana iedarbība ar to atkarību, ar to pasauli, ar tām vielām, bet ka tur ka ir kaut kāds garīgais aspekts procesam. Varbūt tu vari pastāstīt par to, kā tas ir, es nezinu, no medicīnas. Ja godīgi, es nevaru pastāstīt daudz par šito, tāpēc, kad es neesmu iedziļinājies konkrēti tajā 12 soļu programmā un tajā. Ja pilnīgi godīgi, tad es tieši tajā garīgumā tur es nezinu, kā tas radies, no kurienes, un kāpēc, bet Minnesotas programmā arī tas tiek kaut kādos momentos ielikts. Jā. Es savā praksē to īpaši neieviešu, mums nedaudz savādāk. Mēs nedaudz darbojamies ar jūtām, ar jūtām, ar tieksmi. Mēs koncentrējamies uz lietām, ko mēs varam paskaidrot, ko mēs varam definēt un ātri kaut kādā veidā. Tā kā mums tas laiks tomēr limitēts, censties palīdzēt, saprast par to pašu atkarību, par savām sajūtām, par to un tā tālāk. Minnesotas programmā varbūt tur kaut kur arī tas parādās garīdznieciskums. Nezinu, grūti pateikt, kā tas ietekmē to visu situāciju. Jo mums personīgi, man narkoloģijas rezidentūrā par to nemācīja neko. Tā, kad es pabeidzu, tad es uzzinu, kad ir Minnesotas programma, tur ir tā programma, tur ir tas un tas. Pie mums vispār es arī iepazinos ar to tikai tad, kad es nonācu Minnesotas programmā, ka ir tāda 12 soļu programma. Es pirms tam nezināju. Bet tā pašā laikā rietumos Amerikā jau redz, ka pusaudzim ir 15, 16 gadu vecumā jau kaut kādas atkarības problēmas. Viņi jau zina jau sistēmā, ka viņš iet uz 12 soļiem un jau sāk to visu risināt. Bet tas ir normāli attīstības līmenis. Tāpēc man liekas, ka ir forši vispār runāt par to, ka ir tāda problēma, ka man ir problēma. Nevar nevienu iemācīt. Es arī atceros, ka man varēja teikt, tas ir slikti, skolā jau teica. Es tik un tā to izmēģināju. Un es pat to darīju, tāpēc, kad man teica, ka tas ir slikti. Es reāli atceros manu loģiku. Teica, nedrīkst. Tā kā man tā kā double power. Ko vajadzētu teikt? Ko vajadzētu teikt? Ko vajadzētu jauniešiem teikt, piemēram, skolās? To es arī īsti nesaprotu. Es pats atceros arī, ka pie mums nāca un stāstīja par cigarešu kaitnieciskumu un rādīja tās plaušas un tā tālāk. Bet tik un tā, ka 70% smēķēja. Man personīgi, es nezinu, kā ir, bet man liekas, nav jēgas teikt tā kā bērni jau, es to nesaku tādā veidā, nesaki man, es visu saprotu. Es to saku tādā veidā, ka tas nepalīdz. Tas vienkārši nepalīdz. Es saprotu pati, jau tāda sajūta, ka no bērnības pati saprotu, tas ir slikti un tas kaitē man veselību tā kā un tā. Bet es nezinu, to saka, tas palīdz tiem 10% vai 5% bērnu, kuriem ir tāds labi. Okay, vai tev palīdzētu tas,
ka kāds tāds pats jaunietis kā tu ar tevi dalītos par to, kā viņš jutās, kad viņš lietoja, un ka viņš ir pārstājis to darīt, un kādas viņam ir sajūtas, ka vispār kāds pusaudzis dalītos ar to, nu, teiksim tā, cik dzīve ir fucked up savā ziņā, vai cik viņš ir nelaimīgs, vai kāds viņam sajūtas, vai tev palīdzētu, ka kāds padalītos par to, ka viņam arī tāda pati lieta, un viņš mēģina, nu, kad kaut kā kopīgiem spēkiem iet tam cauri. Man liekas, man palīdzētu, ja būtu kāds cilvēks, kurš ir gājis tam cauri, kam es eju cauri, un viņš pateiktu tos plusus, kuri, kāpēc ir labāk pierādītu man to, ka var dzīvot bez tā. Nē, nopietni neredz, lūdzu. Es nopietni saku. Tāpēc, ka, ja tas cilvēks parādītu man, ka var dzīvot bez tā labāk, tikpat labi vai labāk, tad man būtu tāds, labi, ok, tad varbūt man vajag kaut ko mainīt, jo pagaidām es nevaru. Es tev savā ziņā piekrītu. Ja man, piemēram, kas man palīdzēja atbrīvoties no narkotikām, ka es redzēju, pirmkārt, es jūtos nelaimīgs, lietojot viņas, bet kāpēc? Tāpēc, ka es jūtu sekas. Un es pieņemu, ka tu vēl iespējams, es nezinu, tev nav, vai tev ir klēpus, vai tev ir bezspēks. Nē, man ir ar elpošanu problēmas. Ok, tas ir viens signāls. Un iespējams, ka tas vēl ar to var sadzīvot. Nav tā, ka tu ej un vienkārši izrubies, vai ne? Jo iespējams, ja tu sāktu izrubīties vēl kaut kas, tad tas jau būtu vēl stiprāks signāls. Bet tā ir, es esmu dzirdējis eksperts runājumu, ka smēķēšana visgrūtāk ir atmest, tāpēc, ka, pieņemsim, narkotikām uzreiz redzams efekts, alkoholam uzreiz redzams tās sekas, ja tur cīgām, tas notiek vislēnāk, līdz ar to viņas grūtāk atmest. Bet, respektīvi, kas man palīdzēja atbrīvoties no narkotikām, tagad es redzēju, ka cilvēki, kur ir ar tādām pašām sajūtām dzīvo kā es, un viņi darot kaut kādas konkrētas lietas, ir atbrīvojušies no tā, un kas vēl piedāvām, kas man ļoti interesēja, vai viņi ir laimīgi. Ja man neinteresēja nelietot narkotikas un būt nelaimīgam. Man tas vispār par to laimīgu man ir interesanti, bet, vai tiešām viņš nelieto, un viņš ir laimīgs? Nē, fakts ir skaidrs, ka nestrādā parādīt bērnam plaušas. Protams, neviens tas nestrādā. Nē, ir jārāda, tas ir jādara. Mums ir jāizlietojas, mums ir jārunā par to, mums ir jāredz, bet... Jārāda, ja 10% vismaz. Vismaz 10%, tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Plus mīnus. Bet jā, un vienkārši runāt par to, kas ir tas, jo skaidrs, ka vienmēr būs mazi kas tirgos narkotikas un būs ieinteresēti, lai cilvēki lietot, un tāpēc, ka, ir klienti, ir cilvēki, kur lietot. Tas viss, nav arī tā, ka ir viens mazs, viss ir viens liels mikslis. Bet, respektīvi, tad kas būtu tas? Vienkārši runāt par sajūtām. Un man liekas, kas ir baigi būtiski, kad vispār kas nāk no, cik es atceros, tagad bišķiņ savādāk ir. Tagad kļūst tā pasaule, liberālāka, bet zeros manā laikā, tagad es augu, bija sajūtas, kad es vīrietis neraudu. Jā. Es pie terapeitu tas jau ir tā, ka tas ir sistēmā. Vīrietis neraudu. Jā. Vīrietis neraudu, un es raudu. Es nedaru šai pasaulē. Es esmu skumjš, man sāp, ka es redzu to, beidz, man nesāp. Tev nevajag sāpēt. Un es jau jūtos nederīgs. Un man vajag visus tos salikt visus tās... Un pēc tam, ka apzīmējies, jau un tad es esmu... Jā, tieši tā. Un cik laikam bija jāpaiet, lai vispār nonāktu līdz tam, ka man ir problēmas. Man pieņemsim, man tik daudz laikam, es tā ar visām varītēm tur mocījos, lai tā kā apčikarētu sevi un turpinātu. Tā kā es varu vēl. Tad es biju periods, kad es tur nedzeru kaut kādu gadu, un tad pēc gada es sajūtu tāds, vispār. Es varu mierīgi. Man vēl draugi sāka pierunāt, tu jau vari mierīgi. Kā pieaudzis cilvēks. Viņi figā man nesadāk. Man nesadāk vienkārši. Paldies. Katru jau savādāk ir. Tas ilgums, pierešanas ilgums ir... Ar nikotīnu ir... Es mainīju. Man bija tā, ka man bija viena viela, kas man nogalina. Es domāju, ok, es nomainīšu citu. Es pārgāju citu vielu līdz. Man tā sāk atkal nogalina. Tad es atkal mainīju vielu. Vienkārši mainīju, kamēr es, tā kā neviena viela mani, jebkura tā viela mani nogalina. Ar nikotīnu saturošiem produktiem arī interesanti ir tas, ka
Tad, kad cilvēks pārtrauc, ir pārsvarā sākumā ir tā doma, ka es jutīšos labāk. Bet ar nikotīnu saturošiem produktiem pārtraucot pirmās nedēļas, 1, 2, tu jūties vēl sliktāk nekā tu jūties pirms tam. Tas ir arī balstīts uz fizioloģiju. Tāpēc, kad mūsu dabīgais acetilholīns praktiski nav, un kamēr viņš atgriezīsies normā, kamēr smadzenes sapratīs, ka vairs no ārpuses netiek nekas piegādāts, tad cilvēks atkal jutīsies normāli. Ja cilvēks iztur tās pirmās 1, 2 nedēļas, to briesmīgo sajūtu, un to var izturēt, to var vērsties pie narkologa, censties ar nikotīnu aizvietojošo terapiju, sāk kaut ko darboties. Ir arī pāris medikamenti, kas mazina tieksmi, mazina nepatīkamās tās sajūtas. Man ir aizspriedumi pret medikamentiem. Tas ir ok? Nevajag aizspriedumi. Tas ir ļoti... Tas nav tā, ka tie medikamenti, pieņemsim, tas ir kaut kāds... Tā man psihiatrs izrakstīja medikamentus. Tas ir arī kā kaut kāda viela jau. Nē, obligāti. Nav tā? Nē, pārsvarā doktori zina, ko viņi izraksta un kādās devās. Protams, ir kaut kādas kļūdas, kaut kādi momenti, kurus nevajadzētu īsti izrakstīt, pie kuriem arī cilvēks var atkarīgs un pierast. Arī ir medikamenti, kas ļoti labi palīdz ar kaut kādiem traucējumiem. Bet narkologs pārsvarā cenšas piemeklēt savam pacientam tādu terapiju, lai viņš jūtās labāk, bet lai tie medikamenti nebūtu tādi, pie kuriem pierast. Pārsvarā tie medikamenti neizraisa nekādu labsajūtu. Viņi var mazināt nepatīkamās izjūtas abstinences laikā, tieksmi mazināt, uzlabot miegu un tā tālāk. Un jebkurā brīdī to terapiju var pārtraukt, tāpēc svarīgi ir ar narkologu sadarboties un vismaz censties kaut kādu laiku novēroties un stāstīt un censties ar to tikt galā, ja pats nevar. Bet tu baidies no nosodījuma, Jā. Nē, vienkārši vai tas ir ok, man liekas. Kāpēc tas nevar būt ok? Es nezinu. Kaut kādu variantu. Ka es neesmu pietiekami stingrs, ka tā ir mana vaina, ka viņi pieņemsim pīpē. Tā ir vecāka vaina, ka tu pīpē? Es nepīpēju. Nē. Sensi man vispār pateica. 27 gados sāku pīpēt. Sensi, kas tu debils esi? Priekškam? Tā nav viņa vaina. Lietus līst iekšā. Kā domā, šitas uz vēdriņu nokritīs? ARS jumti. Es nezinu. Īstā mednieku desa. Svilpiens. Vēl ir tāda, varbūt karājās kaut kur mūsu sabiedrībā, varbūt postpadomju ietekmē tāda, kaut vai pie terapeita iet, tas ir kaut kāds, es esmu slims, tas nav normāli. Vai tas varbūt kliedē tādu aizspriedumu, varbūt, varbūt tas ir ok tieši iet un risināt? Nē, ja cilvēks iet pie doktora, pārsvarā viņam ir kaut kādas grūtības, kaut kādas, vai tā jau ir slimība, vai tā jau slimības kaut kādi premorbīdi, pirmie simptomi, kas pēc tam to slimību izveidos, pie doktora neiet veseli cilvēki. Un tas pats arī pie narkologa. Pie narkologa pārsvarā iet jau cilvēki, tad, kad ļoti reti, kad nāk kāds, kuram ir tikai kaut kas, es tikai nedaudz esmu kaut ko sācis lietot, man ir nedaudz slikti. Pārsvarā tur iet jau cilvēki, kas ir jau pārdzīvojuši ļoti, ļoti daudz, centušies paši, un tad radinieki varbūt jau sākuši pievērst tam uzmanību, vai arī kaut kādi citi momenti no dzīves darbā, vai kaut kur citur teikuši, tagad vajag. Medikamenti ir pilnveidojušies, un pārsvarā par tiem medikamentiem nav jābaidās, tāpēc, ka viņus tāpat vien neizlaiž tirgu. Viņi ir pētījumos balstīti un ir saprotami, un ir zināmi blakus efekti viņiem, un zināmi ir efekti. Tā kā viss ir skaidrs ar viņiem. Tādā ziņā, ka
uzreiz doktors var pateikt, ka varbūt kaut kas tāds, varbūt būs tāda efekta, bet būs arī kaut kādi blakus efekti, jā, un tā tālāk. Nu, tā kā nav jābaidās vērsties pēc palīdzības. Bet varbūt tev ir kaut kādi 3 tādi ieteikumi, pieņemsim, vai es to 3 tāds topiks 3. Kādi ir pirmie tie soļi, ja es gribu tikt galā ar to nikotīna atkarību, varbūt jauniešiem, varbūt arī man, ja tas nav svarīgi, kam, kā varbūt ir kaut kādi soļi, ko es varu vispār veikt, lai pretī tam savam brīvības kaut kādam meklējumam. Ne, sākumā, protams, cilvēkam jācenšas pašam pamēģināt, vai viņš var pārtraukt, nelietot. Varbūt viņam nevajadzēs vairāk to vielu. Ja viņam nav viņa tik izteikti pieredums, teiksim, ja nav. Ar nikotīnu tas būs retāk. Diezgan grūti nikotīnu tāpat vien pārtraukt, tāpēc, kad, tā kā es arī teicu, nikotīnu pārtraucot, cilvēks jūtās uzreiz ļoti, ļoti slikti. Tad ir iespēja, vērsties pie kāda no speciālistiem, ja, var vērsties, pusauģi var vērsties pie kāda varbūt pie psihologa, kas ir skolā, ja, un uzticama persona, kurai var kaut ko pastāstīt un pateikt, kad ir tādas un grūtības. Jā, kas parasti viņi nebūs nosodoši un dos kaut kādas savas rekomendācijas varbūt vecākiem, un tad arī var interesēties par iespējām. Jā, viens ir narkologs, varēs palīdzēt varbūt individuāli, jā, kaut kāda mums programma Ģintermuižā. Tur ir grupu terapija, tur būs arī tāds komplekss ar palīdzību, ja ir tiešām grūti un pats jaunietis nespēja to tikt galā arī tikai ar narkologu palīdzību. Jā, tādas iespējas. Praktiski ieteikumi ir censties vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem, ja pārsvarā speciālisti nebūs nosodoši par tos. Jo mēs tā kā saprotam, ka tā ir problēma, jā, un nenodarbosimies ar to vecāku darbu, ja, kad vecāks pārsvarā, jā, tu nedari, jā, tu slikts. Bet, ko mēs varam, kā mēs varam palīdzēt, jā, ko mēs varam darīt. Skatīsimies, mēģināsim, jā, jo tāpēc, kad nikotīna tomēr atkarība ir ļoti, ļoti stipra un tiklīdz viņa sāk veidoties jaunietim, tad viņa var ilgt gadiem līdz. Nikotīna atkarība viņa tāda ļoti, ļoti viltīga, jā, un īpaši ar tām elektroniskajām šobrīd. Viņa jau nostiprinās ļoti agrīnā nav jau vecumā. Vēl laikam līdz galam arī saprast, kas notiek ar cilvēkiem, kuri tās elpo iekšā tās eļļiņas, restīvi, ne? Nav nekas patīkams nenotiek, kā es jau pirms tam teicu, kad plaušās nekam citam kā gaisam nevajadzētu būt, un tik līdz tur nonāk pārsvarā tajos ešķidrumos ir vielas, kas arī ir viskaut kādos citos produktos, jā, ēdamajos produktos un tā tālāk, jā, viskaut kādi tur garšas pastiprinātāji un aromatizatori, bet tik līdz viņi tiek karsēti, viņi pārvēršās pavisam nepatīkamās vielās, kas izraisa, tomēr vēzi, jā, tik līdz tas viss, jo tas tik un tā tiek karsēts, jā. Lai arī kā tas šķidrums tiek karsēts un cilvēks ievelk pa taisno plaušās to karsēto šķidrumu. Par pārsvarā visur šobrīd nav nekādi aizspriedumi vai aizliegumi šobrīd pret elektroniskajām cigaretēm. Un arī cilvēkiem baigās pretenzijas arī šobrīd nav, tāpēc, ka nav ne smakas nekādas. Jā, nekādas ne dūmi. Un tad, mēs priecājamies, ka mums ir tad visi lieto. Jā. Latvieši izdomāja. Jā, un mēs pat esam lepni. Uzmanīgi runājot par tur ir doktors jau viens runāja par to, un tad kas bija? Jā, to mēs izdarījām. Jo. Pieminot konkrēts brandus. Jā. Mēs liekam pīsturus. Tāpēc, kad doktoriem jau bijušas problēmas ar to, kad ja viņi piemina konkrēts brandus, tad viņiem ir tiesas darbi. Mēs izgriezīsim vispār šito epizodu. Tabakas kompāniju, viņi nopietni strādā ar to. Jo tas ir forša nauda. Tas ir super liels biznes. Tad tas ir johaidī. Tas ir šāds biznes. Tā Alana Kara grāmata, ko tu raksti, viņa tieši maksimāli atmasko to biznesu, lai cilvēks no citas puses paskatītos uz to, un tas ir viens no veidiem arī, kā tiek galā ar to.
Tagad kameru uz augšu, svilpens. Life is a jungle sometimes. It makes you wonder how you keep it going. Right. Mūsu bumbiņas ir iekritušas dažādas dzīvē. Jā. Viens ir atkarīgais, viens nav, vienam tāda lieta, vienam šī tāda lieta. Kāds kārts iedalīts, tāds ir iedalīts, ar tādām jāspēlē. Un ir forši, man personīgi ir paveicies, ka man ir cilvēki, kuri ar līdzīgām problēmām man palīdz, un mēs savstarpēji rodam mierinājumu, un man ir iespēja tā kā, tiešām iegūt maksimālo baudu no šīs dzīves. Bez narkotiku lietošanas. Nu ko, tad mēs lēnām noapaļojamies. Varbūt ir kādam kaut kādi jautājumi, ko, nezinu, varbūt tu gribi uzdot kādam no mums. Vēl pēc, varbūt vispār būtu interesanti, Artjums varbūt ar mums pajautāt kādu jautājumu. Un ar jautājumu rubriku mēs lēnām varam, varbūt tev kaut kas, nu, nezinu, interesanti. Pagaidām, nenāk prātā nekas reiz. Ester varbūt kaut gribu pajautāt. Es nezinu, ko pajautāt. Varbūt gribu kaut ko pateikt. Es gribu pateikt, ka es nezinu, ja jūs domājat, ka man pēc šitā kaut kas mainīsies ar atkarību, tad es gribu uzreiz pateikt, ka es tā nedomāju. Es kaut ko jaunu uzzināju, varbūt, bet... Nē, zini, kas ir man šķiet šeit, nu, kas man likās, kā mēs vispār šo tieši raidījumu izdomājām uztaisīt, jo bija viena meitene ielikusi un baigi uzsprāga tur viņai internets par to, par šito problēmu. Un par nelegāliem saltiem. Jā, par šito nelegāliem vispār pīpēšanām, šitām bez nosaukumiem. Jā. Nelegāli, kā tad viņas sauc? Nu, elektroniskās cigaretes. Veipi, jā. Un vienkārši uzsprāga tas internets, un mēs sapratām, ka vienkārši runāt par to arī ir labi. Vienkārši vairāk runāt, atnāk narkologs, atnāk bērns un pastāsta, ka tā problēma ir aktuāla, ka tas nav kaut kur aizklūsies vai kaut kur. Jā, par to runāt, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi un skaidrot. Jo citiem liekas, ka elektroniskās cigaretes ir veselīgāka alternatīva parastajām cigaretēm, lai gan tā ir alternatīva, bet viņi nav ne ar ko veselīgāk. Viņi arī tikpat neveselīgi. Viņas nesmir. Viņas nesmir, bet tik un tā tiek ieelpots kvantums ar vielām, kas bojā un nav skaidrs, kādas tās vielas ir, kas tajos šķidrumiņos ir, no kurienes viņi ir. Nav skaidrs un nav arī tā kā to pētījumu tik pietiekami daudz. Jā, crazy, ne? Cilvēki vienkārši sūc iekšā kaut ko un nezin, kas tas ir. Sūc iekšā. Un arī grūti diezgan pētīt, jo ir tik daudz to ražotāju un tik dažādas tās komponentes tajos šķidrumos var būt, un uz ko koncentrēties, ko pētīt, izpētīs vienu, tur jau tiks cits ražots. Jā, tur jau arī tā. Protams, tur tās klasiskās vielas, kas tur ir, atkal piekodina to, ka visas tās vielas, lai arī kā viņas tur varētu nosaukt, cik viņas veselīgas ir parastās šķidruma formātā, tik līdz tas tiek karsēts un ievelkts plaušās, tas ir viss uzreiz ļoti bēdīgi. Jā, tas tā, diemžēl plaušas necieš nepatīkams kaut kādas vielas. Nav nekāds filtrs, tur viss pataisno nonāk un pataisno arī bojā. Un, kā arī teicu, nav veselīgs smēķētājs. Nekad nav. Vienmēr būs neveselīgs. Kaut kāds iekaisums tajās plaušās paliek. Tāpēc, ka svilpiens, mūsu pirmais svilpiens ir spēks. Super. Labi, man jautājumi ir, Kaspar, vai tu tomēr metīsi nost to līdz galam to smēķēšanu? Es mēģināšu, jā. Man ir izdevies pagaidām samazināt, kas ir par abrīnojumu. Jo man ir tā vaina, jā. Man ir izdevies samazināt, bet es domāju, ka es iešu uz to, lai no tā atbrīvotos. Es jau publiski, pieņemsim, esmu jau mēģinājis tur Instagramā vienreiz, otrais, tur TikTokā es tur vienreiz jau metu nost, un es to publiski darīju. Domāju, ka tu palīdzēsi, jo tu publiski? Jā, es domāju, tā, es izdarīšu publiski. Es pat izspēlēju 50 eiro. Tur alkoholu arī taisīja publiski. Jā, un beigās, un tad man palīdzēja kaut kādu brīdi. Bet tagad es tāpat, es biju uzkāpis uz tiem veipiem un viss, un tagad es 4 dienas to veipu nepīpēju, bet sāku atkal parastās vībēt. Tāpēc es nezinu, es gribu, bet man nesanāk, un es nezinu.
Mans bērns arī sēž un priecās, tēti ir 10, kas arī var. Bet tā nav, tas nav tas. Un es arī mēģināšu, nezinu. Es mēģināšu kaut kā tā kā tā. Nu. Man es atceros, man bija tas, ka es mēģināju atpast, man bija vispār tās bailes bija tādas, kā es izrādu nospēlējušies, nospīpējuši cigareti. Reāli bija tā, man likās, ka es nenospēlējuši izrādi, ja es nospīpējuši cigareti. Bet es biju kaut kādā, es domāju, kas tā pa loģiku vispār? Tur tieksme. Nu jā, saprot. Man smadzenes izdomā, Viss veids. Nezinu, man te bija viens tāds posms, ka es kaut kā nejūtu kaut kādu sev iekšā, kaut kādu, vēlmi kaut ko darīt, tā kā vairāk uzpārējais. Un manas smadzenes izdomā, ka man jāiet prom no teātra un jānonāk kaut kādā sudīgākā situācijā, tad man būs labāks atspēriens. Saprot, atkarīgās smadzenes. Viņas man izdomā, ka es aiziešu prom, un tad man būs rīktīgi sūdīgi. Jo, tā kā man rīktīgi sūdīgi, ir lielāka varbūtība, ka es uztaisīšu anestēziju. Un tā mans visu laiku manis. Klau, un ātrais jautājums, vai varētu tā būt, ka, piemēram, piekdienu metīšu nost visas piekdienu pēdējos šito pudelīti izpīpēju, un es metu nost. Un man jau sākās pakāpeniski līdz tai piedienai 3 dienas, jo ar vien sliktāks noskaņojums. Ja ir kaut kāds nolemts, kad protams. Un līdz tam brīdim, ka man tur vienkārši piekdienas jau bija super dusmīgs, ka man draudzene teica, moš nopērts pārastās cīgas vismaz. Un es nopērku. Saprot, kā bija? Tas ir tas. Man pirmajā sapulcē bija nenormālākā ķēga. Pirmajā sapulcē sēdēju, man bija tā, grupas sapulcē, man bija tā, ka vienkārši es domāju vispār tā kā... Es atceros, man bija tā, es vienu dienu nesen nepaņēmu uz skolu tā kā uzpīpēt, un man bija tajā dienā 2 pārbauddarbi. Es nevarēju vispār uzrakstīt nevienu pārbauddarbu. Man ir tā, ka pirms katra pārbauddarba es sēžu toaletē un ievelku tā, lai es izēju šitā no tās toaletes ārā. Un es ieju klasē un es saku, es prasu kādam, vai ir kādam uzpīpēt. Nevienam nav. Un es vienkārši sēžu tajā klasē šitā, te man 3 rokas pastos pārbauddarbu, es saprotu, ka es neuzrakstīšu, un es vienkārši apgulos un gulēju, tāpēc, ka man bija stress, ka man nav ko uzpīpēt, es nevaru uzrakstīt. Ir vērts jā, par to kaut kā padomāt vispār sabiedrībai. Es nezinu, labi, nevaru runāt, es nevaru runāt, kas jādara sabiedrībai, es runāt par to. Jā. Es tev pilnībā saprotu, tāpēc es saku, man arī... Beidzās viss, ja? Man, paldies Dievam, man ir izdevies atmest alkoholu, narkotikas, un bez tā es brīvs fansis, bet tā kā cīgas man likās tā kā, tas jau vispār easy. Tas nevis easy, bet ka tas neskaitās. Līdz brīdim, kamēr es vienkārši piefiksēju, ka man mutis laiks smird, un ka es tā kā, un līdz tam brīdim, jo es nevarēju atrast tā kā, kas ir tāds, kas, zobi dzeltenāk, fuck, es viņus var aiziet izbalināt. Mutis smird, tas diezgan ir tāds, jā. Un tad es vienkārši sapratu to, ka man smadzenes iestrādājušies tā, ka man liekas, ja es nepapiešu cigaretes, es nevarēšu nospēlēt izrādi. Un tad man likās, wow. Tāpēc, tā kā es tev... Bet es esmu nospēlējis izrādes, neuzpīpējot cigaretes, līdz ar to ir iespējams nospēlēt izrādi, un pat ļoti labi neuzpīpējot pirms tam cigareti. Tā kā tas arī viss ir apmāns. Kroči, baigais izaicinājums man ir par... Šī dzīve ir kā šūpolējs, neiepin matus saulītē. Forši. Ko, paldies tev, Ester, par to, ka piedalījies, Kad tu pārstāvēji visus skolniekus, principā, joks, tas bija joks. Par bulingu mēs neparunājām. Pa buljonu un bulingu parunājiet jūs mājās. Mūsu svilpiens raidījums. Svilpiens. Principā spēcīgi. Pirmais ir noslēdzies. Man ļoti patīk tas vibes un tas virziens. Uzaicināsim Esteri vēl pēc kādiem pāris sēdījumam un parunāsim par bulingu. Par bulingu. Par bulimiju, buljonu, bulingu un viss, kas ir uz B-buļu. Jo ir bulings arī. Man bērnībā bija bulkinisms. Tev arī bija bulings? Par tevi, Bet par to kāds citreiz. Man bija bulings, es darīju bulingu pret, un bija bulings pret mani. Jā. Es izbaudīju abus bulingus. Es arī. Es vienā virzienā pret mani vairāk. Nē, tiešām man tā likās, ka vairāk pret mani. Es neatceros, ka es būtu ļaundabīgi tā kā ar ļaunu gribējis citam nodarīt pāri. Tu jau vari izdarīt bulingu arī neapzināti. Gan jau, jā.
Bet kaut kā man tas ļaunums nebija iekšā, bet man bija provokācija vairāk. No, tas jau ir jau, viss provokācija. Provokācija bija tā, kura bum! Un es provocēju ar savu uzvedību, gribēju būt uzmanības centrā, un līdz ar to nevarēju to pavilkt un nācās dabūt iekšā. Man arī bija viens posms, ka es apvainojos, ka nesmējos par maniem jokiem, vai arī, ka nesaprotu manu joku, es pat aizvainojos par to, ka kā es taču pojūkoju, kāpēc viņš palika dusmīgs, es taču pojūkoju. Tāpēc es visu laiku smējos, ja tu pamani. Labi, Arčam, liels tev paldies, super, mums ir liels prieks, jā. Monu mīļo meitiņu. Un arī redzi, šitāds nestandarta variants, ka, pieņemsim, es zinu, ka bērns pīpē, bet es neko nevaru izdarīt. Es varētu fiziski tur ņemt kaut ko nost un vai kaut ko, bet man arī attiecības ir svarīgas, bet tad mēs kaut kā tur uz tās robežas mēģinam, cenšamies. Protams, ka viņi manā klātbūtnē nekad to nedara, bet es zinu. Attiecībās tādā ziņā ir godīgums. Es nezinu, es mēģinu attaisnot sevi kaut kā, jo es jau saprotu, ka nav labs variants, bet... Bet ir uzrakstīt rokas grāmatu vecākiem, kā uzzināt bērnus? Kā būt labam sensitīvam? Diemžēl nav. Nav uzrakstīt rokas grāmatu. Varbūt kāds, ja var uzrakstīt rokas grāmatu, kā uzzināt bērnus, lūdzu izdariet to un visiem mums būs vieglāk. Paldies! Čau! Jā, es biju pasvilpoju. Es pasvilpoju višķiņ par leduskupu skaņu. Okay. Es pasvilpoju par to, cik es gribēju tevi kontrolēt. Ok, cool. Reāli, es tur pāris reizes, pa garu nav jautājumu. Labi, es sakal, pirms sarunas es svilpoju par to, ka es neesmu sagatavojies, bet raidījuma laikā es sapratu, ka es sāku vadīt raidījumu. Jā, ok. Nē, tas bija pāris, bet tas arī bija labi. Tas, ko mēs gribam pateikt, ir tas, ka Svilpens ir ārā. Svilpens ir ārā. Un bija baigi labā saruna. Tā kā skaties. Par ko mēs runājām? Mēs runājām par atkarībām, par veipiem, par skolu, par jauniešu attiecībām ar atkarībām un kā tas nikotīns demolē tās smadzenes un kur var nonākt galu galā. To laikam kaut kas tāds bija, ko es sadzirdēju. Katrā gadījumā, jā, skaties, es domāju, ka šis būs noderīgs. Kāpēc domāju? Varbūt nebūs. Kādam būs, kādam nebūs.